9. nepilns gads, kopš Latvijas izlases atgriežās Arēnā Rīga. Man liekas, ka tas bija ceturtdaļfināla spēle pret Zviedriju, ko mēs te uzvarējām, pēc tam tālāk jau devāmies uz Tamperi. Liels tiešām prieks, šodien Arēnā Rīga varētu būt soldauts, izpārdots visas biļetes un lieliskā atmosfērā. Tā kā, jā, mediju pieejamība. Šodien Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Parunāsim par Somijas pārbaudas mačiem, kā mēs gatavojamies. Varbūt neliela ievada, kā mēs gatavojamies un kāds noskaņojamies puiši. Paldies! Jā, nu kā jūs redzējāt, man liekas, noskaņojums labs, jā, tomēr, kā mēs sakām, arēnā atgriezties un beidzot atkal uzspēt pie pilnām tribīnēm, tas ir forši, jā, un kad skatītāji atsaucās tā, kad saka, būs ļoti daudz, jā, tas vēl viens tāds patīkams brīdis, jā, ka tomēr tas mūs novērtē, jā, tātad mums atliek parādīt labu sniegumu. Jautājums sesija, var sākties? Tas bija labs. Man jau tā paslidojoties likās ok. Zin kā, vienkārši puiši teica, ka tie somi mazliet varbūt tur sagriezuši mazliet vairāk, kad ripa varbūt ne tik labi slīd, kā gribētos, bet viņš gluds, spīdīgs, jā, mums tas apgaismojums arī tā neparasti, jā, kad pirmo reizi tik spilgti, jā, bet jā, man liekas, ka būs ok. Ja Lotārs palēt, tad man ir otrs jautājums. Ienākot halē liekas, ka šausmīgi gaiši ir. Nu, es tāpēc saku, jā, tā ir, kad mēs tā mazliet, kaut tajā Daugu arī labs apgaismojums, bet šeit tā viss mazliet savādāk ir, jā. Acis nežildi spēlētāji. Nu, tas viņiem, tad mēs redzēsim vakarā. Redzēsim vakarā, kā būs, jā. Arī Somijas izlases ir vai Vila Peltonens? Vila būs nedēļas nogalē, jā, jo viņš paprasīja vienu nedēļu, jo viņš kā galvenais treneris ir vienmēr jāsakārto visu nākamajai sezonai, jo klubs paprasīs, lai viņš to visu sakārto, tā kā viņš plānojās būt sestdien. Arī jums bija divas spēles ar diezgan tādu, es neteikšu kādu Austriju, tagad jums nāk Somijas trešais sastāvs pretī, es atvainojies, to stulbu ievadu. Kāds ir uzdevums? Nu. Es neteikšu, ka tas ir Somijas trešais sastāvs. Nu, Jā. Jo tomēr jāsaka. Somi, viņi jau praktizējās, kā mēs redzam, katru gadu, jā, viņi mēģina popularizēt to savu Eiropas hokeju, teiksim, Somu hokeju, un, kā mēs redzam, vienmēr ir 2-3 NHL spēlētāji tikai. Un šogad, kad es ar Jalonenu runāju, viņš tāpatās teica, ka viņi plāno tikai piesaistīt 2-3 NHL spēlētājus, jā. Un likt visu akcentu, teiksim, uz Eiropā spēlējošiem somiem. Un es domāju, ka būs somiem ir labs sastāvs, izņemot finālistus, jā, tā kā es domāju, viņi arī gatavojas, viņiem arī vajadzīgs skaidrība redzēt, jā, kurš tiek, kurš netiek, kurš iet tālāk. Un es domāju, tas mums būs labs pretinieks. Labs pretinieks, ātrs, kvalitatīvs pretinieks. Teiksim, tās piespēles, kā es šodien no rīta apskatījos, jā, tas piespēļu metienu kvalitāte ir ļoti kvalitatīva. Tā kā mums būs tāds laba testa spēle. Un uzdevums kāds ir obligāti viņus uzvarēt vai pārvarēt? Uzdevums gribās vienmēr uzvarēt, jā, bet lai tu uzvarētu, tomēr tev vajadzīgs ir pašaizliedzībai, jābūt taktiski pareizi jānospēlē, jā, un arī tam gribspēkam iemest vārds, jā, teiksim, tam radošajam, jā, cik mēs daudz līdīsim uz vārtiem, cik mēs daudz maisīsim vārdsargam, cik mēs būsim agresīvi vārds priekšā, tik arī mēs iemetīsim. Tā kā visi šie trīs faktori gribās redzēt, un tad, ja viņi būs, teiksim, līmenī, jā, tad arī tai uzvarē nav tālu. Arī vai jauno vārdsargu Linardu Feltenu varētu redzēt vienam no šīs? Nu, es domāju, ka redzēt laikam nevar. Pieteikumā, es domāju, skatīsimies, kā šī spēle paies. Jā, pieteikumā es plānojās uz nākamo spēli, varbūt viņu pieteikt. Un pēc tam jau tu nezini, kā tā spēle aiziet, jā. Bet es domāju, ka viņš ir pelnījis būt izlasē, un es domāju, viņš bauda šo laiku, ka viņš ir šeit, jo, kā es teicu, tomēr tā koncentrācija, tie ātrumi, tie metieni vismaz ir viennozīmīgi augstākā līmenī, un viņam tas ir, teiksim, viens solis uz priekšu, tas tā kā bonus par to labi pavadīto sezonu Latvijas līgā. Cik Latvijas čempionāta fināla spēles tu redzēji, kad Feldbergs bija vārtos? Nu, cik mēs tiem redzējām? Viņš daudz neredzēja. Kāds 3 laikam, jā, 3 spēles, jā. Nu, praktiski arī vārdsargi izšķīra visu, jā, ja mēs tā...
Nē, protams, ja mēs skatāmies, tomēr vienmēr jau fināls, jebkurā valstī, jebkurā līgā izšķir, teiksim, aizsardzību vārdsargi. Jā. Nav neviens fināls bijis, ka tur 7-6 vinnē. Tā grūti atcerēties, bet vienmēr komanda, kas vinnē, viņi vinnē, teiksim, no aizsardzības. Jā, ir perfekta aizsardzība, un tad tu savus tur citiem 2, citiem 3 iemet, bet vienmēr ir, teiksim, tie favorīti vienmēr ir vārdsargi. Jā. Vairāk gados jauni spēlētāji, kaut kāda, nezinu, treņā nebija jūtama tā mandrāža, tagad nomaina Daugavas status, kā ir arēna. Nu, redzēs, bet šodien tādā ziņā es biju domājis, ka būs tas iesilīšanās treniņš būs tāds haotisks, mazliet tomēr tribīns, jā, atkal jauna vide. It kā es saku, tās 2 spēles ar Austriju bija mazliet dažādas. Ja sākumā mēs bijām tādi mazliet nedroši sevī, jā, tādi bez lielas iniciatīvas. Pirmā trešdaļa pagāja, tad otrā spēlē mēs mazliet pārsmēlām to. Jā. Mēs sākām rupi kļūdīties, teiksim, devām piespēles, kuras nebija vajadzīgas, vai tādas pusredzams, pusneredzams, jā, kur pretinieks radīja daudzus pretuzbrukums. Un šodien atkal jauns. Jā. It kā arēnā visi zina, ka būs daudz tribīnas, atkal priekš puišiem atkal tas ir jauns, tas viņam tā kā debija, var teikt, atkal, jā. Jo debija skatītāja priekšā. Bet rīt treniņš bija, es teikšu, ka visai kvalitatīvs. Jā. Kas man patīk, ka bija sakoncentrēts, jā, un bija kvalitatīvs piespēles, kvalitatīvu metienu. Arī visi tie lēmumi, ko mēs īsi izgājām cauri. Jā, tā kā es domāju, ka viņi kontrolē sevi. Nu, vakarā redzēsim. Čehijas otrā līgā sezonu noslēdz, bet viņam pārspēlēs un Bērziņam un Zabusovam, vai viņi plānot treniņu procesā šeit līgā? Nu, mēs redzēsim. Man jāredz no sākuma, kā tās spēles šās paies. Jā. Jo, kā es teicu, pagājušajā gadā mēs atceramies arī, man liekas, Smonu vairāk nepiebiedrojās pie mums, ja, ka viņi beidz, ja, jo mums jau aizsargi jau tā kā mēs sapratām, kur aizsargi iet tālāk. Un tādā brīdī mēs sapratām, ka vairāk nav tās iespējas pārbaudīt. Ja. Un jāskatās, kā paies šīs spēles, ja, cik daudz problēmas mums būs. Ja. Gribās, lai viņas mazāk būtu, ja, lai mums vairāk būtu jādomā. Un tā kā šīs spēles būs tāds atkal nākamais etaps, ka mēs būs jālem. Vai nu ņemt klāt, teiksim, spēlētājs, vai gaidīt, teiksim, tos top spēlētājs, kas mums ir. NHL sezona arī tūlīt noslēdzās jau 13. aprīlī pēdējā spēle, Zemgum 2 dienas vēlāk. Kāda ir bijusi ar viņiem saziņa? Es domāju, mēs nostāju pateikt, ka mēs viņus gribam redzēt, ja, un mēs teicām, ka netraucēsim, lai nobeidz visi, ja, jo saka daudz faktoru, man liekas, Zemgusam līgums arī nav. Kā tas ir, viņš gribēs bez līguma braukt, negribēs bez līguma. Es domāju, tas viss būs atkarīgs no tā, ka beigsies sezona. Es domāju, ka mēs uzreiz mēģināsim sazvanīties ar viņu, lai noskaidrotu vispār, kādas viņam tas redzējums tālāk ir. Ja. Jo no mūsu puses mēs izdarām visu, ja, mēs esam gatavi uzreiz pirkt biļetes, sagādāt viņam visas apstākļus šeit, viss būs atkarīgs no viņa, kāda viņam būs tālāk tā darbība. Elvim līdzīgi, vai ne? Elvim mazliet savādāk, viņam jau līgums ir. Jā, Elvim mazliet savādāk, un viņš jau, cik es sapratu, devu saprast to, ka viņam nekas nav, vienkārši laikam varbūt tās jāsagaida tā pēdējā pāruna, kas ir Amerikā vienmēr ir. Jā. Un ja viņš to sakārto laicīgi, ātri, tad pa lielam viņam nekādu šķēršļu nav, lai viņš varētu pievienoties. Uzdot jautājumus par konkrētiem spēlētājiem. Man arī kaimiņi lika uzdot jautājumu, vai 36. numurs ir tuvāk izlasē vai tālāk no izlases. Laviņš tas ir? Es tik nezinu. Pa Laviņu. Pa Laviņu? Es domāju, 36. kurš mums ir. Pat tos numurus mēs nezinu, tāpēc uzvārdiem. Es teikšu, kopsumā visi tie puiši, jā, visi puiši cenšas. Jā, un viņi, teiksim, pozitīvi pārsteidza to, ka viņi nebija redzēti pieaugušā hokejā, ja, un tās 2 spēles rādīja, ka viņi ir azartu pilni, ja, un viņi gatavi cīnīties. Un tā hokeja saprašana viņiem ir arī ļoti ātri. Viņi saprot, ko no viņiem grib. Ja. Varbūt tas Ziemeļamerikas hokejs viņus ir iemācījis tomēr ieklausīties katrā vārdā. Jā, tās 2 spēles visi puiši parādīja sev visai labi. Ja, tā kā es saku, mēs bīdamies tālāk. Tuvāk vai tālāk to es tagad nepateikšu, ja, bet viņi visi sastāvā ir. Un skatīsimies, kā paies šīs 2 spēles. Arī es runāju ar Eriku, fiziskās sagatavotības treneriem, bija pozitīvi šokēts par šiem jaunajiem puišiem.
ārzemju līgām, nenormāli koncentrējas katram vingrinājumam, tā pilnīgi cita attieksme viņu parāda. Nu jā, es domāju tā vide pamaina, jā, jo tomēr tur tā vide laikam, ja tu nestrādā, ja tur tā izvēle tik liela ir, ka tevi uzreiz norakstīs nost un tev vairāk otru šansu nedos. Un to, es domāju, puiši saprot, un tāpēc ir tāda attieksme, ja tu atbrauc, un tā arī zini, kad 1-2 treniņi nepareizi, jā, un viena spēle mazliet nesakoncentrēt, tev uzreiz atmet atpakaļ, jo tev nav nekāda rezerve, jā, tāpēc no tā puiši puses tā būtu jābūt, un tas tā ir, tas ir labi, jā, kad nav viņiem jāsaka, zini, mums tā ir jātaisa šitā, un kad jaunais kāds pateiks, nē, es esmu pieredzis taisīt tā, es šitā nedarīšu, jā. Nē, tas ir labi, un labi, ka puiši tā strādā, jo, es saku, jauni, viņiem enerģijas pilni, jā, un viss tas, kas kopā saista, kā mēs tagad redzam ar izlasi, Halle un tas, tā kā, jā. Ņemot vērā, ka piebrauks labs spēlētāji, tā reālā cīņa sastāvā varētu būt par ceturto maiņu, jo viņiem ir arī cerības kaut kur augstākā. Zini, jāskatās, kas vajadzīgs tādā maiņā katrā, jā, vai vajadzīgs tāds tā kā enerģija mazlietiņa, jā, kur var ielikt jauno, jo mēs, kā redzam, daudzās komandās ir starp diviem vecajiem ieliek vienu jauno, kas pavelk, jā, un atkal otrādi, citi uzskata 3 vecie vai 3 jaunie labāk sadarbojas. Tāpēc mēs arī šeit mazliet pamiksējam, jā, kā mēs redzējām, mēs Gavaru ielikām pie tā kā gados vecākiem spēlētājiem, kā viņš tur jūtās, jā. Paskatīsimies rītā atkal, es domāju, varbūt radīsim kaut kādas atkal izmaiņas, jā, pieliksim atkal kaut kur, pamainīsim, lai redzam, kā viņš iejūtās starp citiem spēlētājiem. Arī mums šogad būs noteikti viens Šveices čempions un viens Zviedrijas čempions, varbūt arī Vācijas čempions. Kā ir viņi, kad atbrauc, nu es saprotu, viņi ir labā fiziskā kondīcijā, bet viņi psiholoģiski nav tukši. Ir. Bet, zini kā, ja tu vinnē, tad tev tomēr tu vieglāk pārvar nekā, ja tu finālā zaudē. Ja finālā zaudē, tomēr tu esi tik tuvu bijis, ja, un tu zaudē, tad ir tāds tukšums. Ja. Kaut ka mēs ar Oskaru runājam, viņš teica, tajā brīdī, ka viņi izkrita ārā, viņš līdz finālām neaizgāja, ja, bet tajā brīdī iestājas baigais tukšums. Ja. Un es to saprotu, ka tu nevari noturēt to spēlētāju maksimālā, teiksim, koncentrācijā un top formā, pārējot uzreiz no playoffiem, uzreiz uz čempionātu. Jā. Tā kā skatīsimies, cik viņš intensīvi būs nospēlējis. Es domāju, mēs aprunāsimies, cik vajadzīgs laiks, lai viņš piebiedrotos. Jā, jo mums vajadzīgs, lai viņš ierodās atkal, viņš ar, teiksim, tādu pozitīvu skatījumu uz visu, jā, lai nav tā, ka mēs viņu izraujam uzreiz nākamā dienā. Tev jābūt šeit, jā, viņš atbrauc un iztukšos, un mēs vēl no viņas sūcam ārā un visu daram. Tā kā es skatīšu, bet tas ir forši, jā, ka ja mums būs čempioni, tomēr viņi būs sasnieguši. Nu, redz, tas jau vien uzreiz, tev uzreiz tāda pacelātība rodās, jā, un arī komandai, arī man ir ko jums teikt, jā, ka mums ir spēlētāji, kam ir ļoti laba sezona, kas ir ar pozitīvu bilanci, jā, un arī viņi te var pavilkt visas komandas priekšu. Arī vispār, cik ir tajā tavā sarakstā, cik vēl gaida spēlētājs? Man tu pie 20 sanāk. Nu, ir daudz, jā, mēs arī uzmetām un skatījāmies, kad ir visai daudz vēl, jā, tā kā. Nākošā nedēļa būs tāda mierīgāka, mums tieši spēles nav, un tas ir labi, ka mēs pat nemeklējām, jo ieplānotas bija 2 spēles, viņas atcēlās, un tagad es konstatēju, ka tieši labi, ka mums ir vesels, sanāk, 10 dienu treniņu cikls, jā, ka mēs varam patrenēties, kaut kādas niansēm piestrādāt, paskatīties, ja arī piebrauks klāt, tiem dot tā kā atelpu, mazliet viņas tā kā ievilkt iekšā, jā, tādā brīdī varbūt nebūs tik svarīgi, kurš kurā maiņā spēlē, ja, tur būs, mēģināsim kaut ko miksēt, kaut ko darīt, ja, kad, teiksim, nav tā gatavošanās atkal pēc 2 vai 3 dienām kaut kādai konkrētai spēlē, lai viņiem kaut kāda saikne būtu, ja. Tur mēs varam pamiksēt, tur, ja kāds ierodās klāt, ja, viņš var kaut kādā 4. maiņā trenēties, ja, jo tas treniņu process būs visiem vienāds, un tad pamainīt kaut ko, tā kā tas ir labi, un jā, skatīsimies. Ir spēlētāji daudz, un jāskarās tādā brīdī, kā mēs teicām, kāda viņi būs, bet, nu, risināsim šo jautājumu. Pirms spēles ar Austriju teici, ka jums tāds dīvains ritms, esot 3 dienas strādā, 1 brīva, bet tagad jums
mainījās. Tā ir mainījies mazliet, tā ir mainījies, jā. Tā ir mums pirmās dienās sanāca 5 dienas, nu kā 3 darba dienas, bija 2 spēļu dienas, jā. Tā mēs iedevām 2 tā kā, viena bija fiziskā, bez ledus, un nākamā bija brīvdiena. Tā ir mums tieši tāpat, tā ir mums ir mazliet mazāk, mums ir 2 darba dienas, 2 spēļu dienas. Pēc spēlēm mums būs atkal fiziskais bez ledus, un mums atkal būs brīvdiena, jā. Tā kā šitie cikli ir, nu, mazliet jāpamaina, jā. Mēs nevaram, ja mēs pasakām 3 dienas, jā, 1 dienu trenēties un uzreiz 2 spēlēt un atkal, jā, tomēr tev vajag iespēlēt kaut kādas kombinācijas. Tāpēc es saku, tā ideja ir tā kā 3 darba dienas, bet, ja spēles ir iekšā, viņas uzreiz izmaina to plānu mazliet, jā, bet... Ko? Zinu, spēlēm ir jābūt, teiksim, atalgojumam par smagu padarīto darbu treniņos. Tā mani mācīts, ja, kad treniņos jāstrādā smagāk, lai tev spēle justos kā tāda dāvana. Ja. Un tāpēc vērtēsim to kā papildus bonus. Jautājumi būs pēc tam. Pēc tam, jā, pēc spēles. Tiekamies pēc spēles. Jā, labi.